Toreiz tāda ir, var teikt, pirmo reizi konkursu vēsturē pašmāju cienījami mūziķi, kā jau slavenais Justs, cienījamais Raimonds Tiguls, Džonijs Salamander un citi. Un mūsu gadījumā ir arī ārzemju viesi, kas ir grupa Fool's Garden no Vācijas un grupas Die-Phase, Balss un Dvēsele, Karl Friersen. Īpaši priekš faniem var pačukstēt, ka viņi ir apstājušies šajā burvīgajā viesnīcā Īslande ar šo burvīgo skatu uz Vecrīgu. Šogad arī žūrija mums ir īpaša un cienījama, starp kuriem ir daudz un dažādi nozaru pārstāvi, kā piemēram mūsu operas diva Sonora Vaits. Viens no pirmajiem, ja var teikt, pirmais, kurš intervēja mūsu Miss Rīgas Inti Jenert, toreiz žurnālists Jānis Šipkevits, šodien Radio SVH priekšsēdētājs. Desmitiem tūkstošu modes stērpu, aksesuāru īpašnieks, grāmatu autors, modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiljevs, ķirurģa psiholoģa Roza Džamaldājeva, vīna pazinējs viesmīls, uzņēmējs Jānis Jenzis un mūsu, protams, olimpietis, medaļnieks, Džudo federācijas prezidents Vsevolods Zeļonijs. Arī Karls Friersens no grupas Die-Phase būs tas, kurš vērtēs mūsu konkursantus. Dotajā brīdī mēs atrodamies Islanda Hotel, Islanda viesnīcā, kur mūsu visi finālisti var jauki pavadīt laiku, spēlējot bowlingu, spēlējot biljārdu, gaisa hokeju, kā arī parādot talantu dziedot karaoke. Godīgi sakot, es ļoti gribu nodziedāt, taču es baidos, ja es tagad tieši dziedātu, visi biljārdisti, kuri dzirdēs manu balsi, aizmuks. Tā kā negribu likt viņiem ciest. Kā jau es teicu iepriekš, mums ir ļoti talantīgi un aktīvi konkursanti, taču dažreiz vienalga tā jūtās, ka viņi kautrējas un pat šeit ienākot uzreiz, kā saka, bērndārzā, puiši pa kreisi, meitenes pa labi. Un tad es cenšos, lai viņi visi sapratu, viņi jau ir sadraudzējušies, bet lai nebūtu tāda nodalījuma, puisīši atsevišķi, meitnītes atsevišķi, mēs tā visi jaucam kopā, lai viņiem būtu jautrāk. Nu, Vlads ir topā šobrīd, un mēs, es pat nezinu īstenībā. Es esmu pēdējā. Un bowling bieži nāk spēlē? Nē, īstenībā bowlings ļoti reti, tikai izturos šeit mēs jau otru reizi spēlējam bowlingu, bet man patīk biljārds. Un tā kā mums būs ar Vladu revanš biljārda pēc kādiem 15 minūtēm. Spēlējam ar pašām meitenēm, bišķi uzvara, bet domāju galā meitenēm padoties. Jo meitenes taču valda par pasauli. Tāda kā atpūtais vairāk izvēlas sportu, bet arī tā ir pamatnodarbība. Bet dažreiz gadās. Biljārdu, karaoke dziedājas? Es domāju, ka labāk nē. Mums ir ļoti laba kompānija, mēs esam draudzīgi, mēs izbaudīsim visu to momentu, visu tas atpūtas. Jā, tas nav pēdējā atpūta, bet man atkal jāmet. Jā. Man ļoti patīk automāti. Un tagad es esmu pēdējā vieta, bet tas ir ok, jo es varu to uzlabot. Tev arī varbūt patīk autosports? Jā, man patīk, bet man nav tiesības. Jā, autotiesības man nav, tāpēc tas ir bīstami, ja es esmu pie automobīļa, tas ir ļoti bīstami. Kā tev iet? Ļoti labi, zaudē noteikti. Kā redz? Kāds rezultāts ir? Nezinu, tu nerādās. Neizskaitas līdzi, cik ir? Es uzņemu to, ka es zaudēju. Noteikti zaudēju. Es visur zaudēju. Tu esi tev kādā sporta veidā trenējies? Basketbols. Aha, un... Florbols, hokejs, volejbols. Futbolu nespēlēs? Nē, taekwondo, boks. Ko vēl bija? Plašs. Tiešām plaši.
Vēlāk, kad viņi visi šeit būs sakarsuši, spēlējot un cīnoties par uzvaru spēlēs, es domāju, ka būs ļoti jauki viņiem relaksēties. Un Islanda Hotel viņiem piedāvā spā procedūras, kur būs džakūzi un sauna. Un visu to varēs baudīt ar mūsu ģenerāla sponsoru Kiwi Cosmetics produktiem. Šogad Kiwi Cosmetics ir skaistuma konkurss Miss un Misters Latvijā ģenerāla sponsori. Un esam iekšā visā šajā sagatavošanās procesā, no sākuma līdz pat lielajam finālam. Zīmols Kiwi Cosmetics ir Latvijā kopš 2011. gada, kad uzņēmums tika dibināts un pirmie produkti nonāca pārdošanā. Šobrīd piedāvājam jau vairāk nekā 50 produktus. Lielākā daļa mūsu produkcijas ir certificētas ar ekoserts certifikātu, kas nozīmē, ka produkti ir dabīgi, nesatur nekādas kaitīgas vielas un parabēnus, silikonus, no kā parasti visi baidās, teiksim, lietojot kosmētiku. Ja runājam par sejasādes kopšanu, tad vienmēr ir svarīgi atcerēties pašas tās 3 pamatlietas, bez kurām tādā ikdienas ādas kopšanā mēs vispār nevaram iztikt. Tas ir pirmkārt sejas ādas attīrīšana, kas nozīmē, ka mēs ejot gulēt, nekādu neejam ar make-up, mēs vienmēr viņu notīram. Mēs pēc tam tonizējam ādu ar kādu no tonikiem, vai arī mums ir tāds ļoti interesants produkts kā ogu kokteils, kas pilda vairākas funkcijas, gan šo tonizēšanu, gan attīrīšanu, gan arī sniedz ādai vajadzīgo mitrumu. Tad, ja nepieciešams, mēs vēl lietojam kādu krēmu uz nakti, izejot no tā, kāds ir ādas tips. Un tas, kas ir obligāti noteikti lietojam ļoti daudz šķidrumu, jo tas ir tas, no kā mēs sastāvam, un kas ir ādai arī tāds, viena no galvenajām lietām. Ja ir pie maz ūdens organismā, tad āda par to signalizē pat pirmā. Lielu uzsvaru izēvielās liekam uz Latvijas ogām, Latvijas augiem, to, kas ir atrodams šeit pat. Protams, kombinējam kopā ar dažādām izēvielām, kas ir kosmētikas tirgu jau sevi pierādījuši, bez kurām kosmētikas ražošanā mēs nevaram iztikt. Novēlējums būtu tāds, izbaudiet šos mirkļus, kas jums ir doti šajā sagatavošanas procesā, esat draudzīgi un, lai uzvar labākais. Nē, es vienkārši tā dzirdēju to, ka pušiem nav problēma, pušiem viena pelčurta un that's it. Aiziesim uz spā, pasēdēsim. Savukārt meitenēm tur bija tas, kad es jau nedrīkstu velkt to pašu pelčustīm, ko es gāju uz atlasi, tad man ir jādabū kaut kāds jauns. Tad meitenēm tur bija ne pat histērijas, bet tā, kad ir uzstākums, kur es dabūšu 2 dienu laikā jaunu peltkostīmu, jāiet uz veikalu, jau jāmeklē. Tās problēmas. Kā trenda beigās? Es nezinu, es vēl neesmu visu mēnesi nopētījis, bet es domāju, ka noteikti. Kad ir acis? Jā. Un izskatās, ka puiši ir vienā, un mēs citām variņā jūs... Es domāju, tas tikai tagad šobrīd, ne jau vēlāk. Es nezinu, man ir grūti pateikt. Es viennozīmīgi droši vien, ka neesmu, bet kaut kā gan jau pamazām. Es domāju, viss nāks ar laiku. Viena no pirmajiem vakariem tev viņam vēlāk. Mēs tagad esam Islanda Hotel spā zonā. Puiši ir veiksmīgi ieņēmuši džakūzi un vēl daļa ir pirti. Tā kā es domāju, būs foršs vakars, varēsim relaksēties un vēl ir arī tā odziņa visu tam spā, ir augstais baseins. Skatīsimies, vai kāds saņemsies tā kā arī tur. Un to arī plāno viņā? Augstajā? Vispār es pēdējās pāris dienas riktīgākajā Lietu peldējos. Tādā diezgan vēsā ūdenī, tā kā es domāju, es varētu pamēģināt arī. Tad tu esi tāda norūdījusies? Es palēnām rūdos, jā, es palēnām. Bet sezona atklājas esi vai ne? Jā. Kādas, kur tu peldēji? Madonā ezerā. Jā, tur diezgan augsts bija. Jā. Man patīk piedzīvojumi, patīk viss kaut kas tāds foršs un tas nebaidos no pērkona negaisa. Tas tikai padara dzīvi interesantāk. Mēs esam Islanda Hotel un šobrīd spā procedūras mums notiek. Es nevaru izvēlēties, vai man ir džakuzija vai pirti. Pirties jau bija, tagad izmēģināšu džakuziju. Paldies. Varam? Paprasīt kaut kādu citu.
Es nevaru izstāstīt latviski tādi vārdi, kā mēs masējam muguru ar kādu krēmu, bet sajūta laba. Viņš smaržo pēc višķiņu vaniļas, arī pēc apelsīniem, bet tā patiesībā ļoti no sākuma nejūt, bet pēc tam, kad uzsmērēt, tad tā labāk sajust. Es gribu pateikties Kiwi Cosmetics, kas uztur ne tikai mūsu jauniešu skaistas un jaunas, bet kas mums ir līdz visu šo ceļu uz finālu un visu Misters Latviju. Paldies dabīgai Kiwi Cosmetics! Es iztēlojos, kad man ir suka balss un dziedāju Love Me Tender. Tur vienkārši tā sanāca, ka manai partnerei saplīst mikrofons un es sarunāju viņu dziedāt. Un tad man nebija izvēle, ka tik no vienā pašai dziedāt. Pēter, tu esi nākamais. Gaidīju tevi, sagaidīju vilšanu, smagu nakti rīt man austos nes. Ak, kamdēļ mani moki, jo tā nevaru vairs, es nevis ilgāk dzīvot es. Meitene zeltene, klausies kā puks, mana sirds, Meitene zeltene, tev jau tāpat viņa būs, tiki tā. Meitene zeltene, klausies kā puks, mana sirds, tiki tā. Meitene zeltene, tev jau tāpat viņa būs, tiki tā. Es biju izlikusi ar izplatni, jā, bet nelidoju nekādā rodījumā. Nē, līdz šim nav sanācis nekad kas tāds, bet būs labi. Nevienam no jums nav bailes? Nu, no augstuma. Visiem ir. Nē, bailes nav. Ir. Kas tev iedrošināja izlaikt ar izplatni? To, ko Jānis liekas. Ar izplatni, lai pārvarētu savas bailes. Tas bija izaicinājums tāds. Super. Kāds ir sajūtas pirms lidojuma? Jūs esat satraukušies? Vēders kņud? Protams, ir satraukums. Mēs pirmīt nācām šo iesādi redzējām, ka tu instruktors lidoja diezgan pārtais drošības sētai. Viņš bija vieglāks par mani, man liekas, ka lidošu vēl augstāk par viņu. Tāpēc ir satraukums, jā. Bailes, ka izskatīs ārā? Nedaudz, jā. Es ceru, ka tā nenotiks. Un kādas tev ir sajūtas? Arī ir drusciņi bailīgi, bet arī esmu ļoti laimīga, ka varēšu to izbaudīt. Bet skaņa ir diezgan tāda stipra un tas dod to bailes sajūtu. Kāds ir jautājums? Kādas ir sajūtas pirms lidojuma? Pirms lidojuma, ja godīgi, tad es nezinu, ko sagaidīt. Tad, līdz ar to es vajag grūti iedomāties, kas tas būs. Bet tad jau paši redzēsim beigās. Pēc tam izstāstīsim. Jā, beigās pastāstīsim vēlreiz. Nē, es nelidošu. Es domāju, savus nervus pataupīšu līdz finālam. Bailes no augstuma? Nedaudz atzīšos, jā. Es, kad intervēju iepriekšējos dalībniekus, visiem esot bailes no augstuma. Kā tev šķiet, kā viņiem soksies? Kad mēs nācām, mēs jau redzējām, kā profesionāli visādus kūleņus meta un augsti lidoja augšā. Un es redzēju, ka meitenēm tas solis palika lēnāks un lēnāks. Bet puiši mums ir nedaudz drosmīgāki. Viņi man šķiet ar lielāko prieku izmēģinās jaunu tādu adrenalīnu un piedzīvojumu savā dzīvē. Ir daži finālisti, protams, kuri ir mazāk disciplinēti. Tā kā ar tiem ir nedaudz jāpacīnās, jo palika 3 nedēļas līdz finālam, jāsaņemās un tiešām jāstrādā uz pilnu atdevi, lai sanāktu lielisks šovs. Kāds vispār ir sajūtas pirms fināla? Viņš tomēr tik tuvu jau ir.
Mandrudzes. Kā dalībniekiem viņi arī izrāda spriedzi savā starpā, kaut kādas nesaskaņas varbūt tās parādījušās? Nē, viņi visi savā starpā ir ļoti draudzīgi, taču ir visādi jautājumi, kas būs jautājuma daļā, kas pēc kā vērtēs. Ir daudz jautājumu, tāpēc, ka, protams, ir satraukums un arī katrs dalībnieks grib parādīt sevis no labākās puses. Nu, tātad tūlītās būs lidojums. Kādas sajūtas? Nevar izstāstīt. Tas ir tā sajūta, ka ir kaut kas jauns notiek cilvēkam. Un tad viņš nezina, ko viņam gaidīt. Vēders kņud? Jā, ir. Nav tā kā tauriņu vēderā, bet kaut kas līdzīgs ir. Kaut kas tur kustās. Tu baidies no augstuma? Jā, laikam drusciņi. Bet 3 metri jau tas nešķiet daudz. Jā, tas ir ļoti maz, bet tajā visā vēja plūsmā. Tas, ka tu nezini, ko sagaidīt. Varbūt tiešām mēs uzkāpsim, būs tāds bet pagaidām, ka tu nezini, ko sagaidīt, ir bijis šī tāds uztraukumiņš. Šī tāds! Rīktīgi labi, super vienkārši! Jūs visi tā jūtaties? Jā, vienkārši bišķi kaltē, bet bija baigi labi. Vēlreiz gribētos atgriezties šeit, ļoti patīkami bija. No sākuma baila bija riktīgi, tā domāju, kaut kur vēl aiznesīs ārpus tā tīkla. Pēc tam jau, kad tev palaiž, tu vienkārši atbrīvojies tās lidotajā gaisā. Tik krāpsama, krūta vienkārši. Kāds bija tev sajūtas? Bija ļoti forši, man ļoti patika, es labprāt vēl pamēģinātu. Bet tiešām bija sākumā bail, jo es vēl biju pirmā no meitenēm. Un arī tāds uztraukums, bet ļoti forši, man ļoti patika. Nu, un tu vispār biji pats pirmais. Kā tu saņēmi drosmi būt pirmais? Nu, es jūtu, ka kādam jāgāda piemērs, tāpēc uzņēmu šo amatu. Jā. Nu, tiešām bija prieks, sāsākts, adrenalīns, tur ir viss. Beigās mēs iet prom no turienes negrib. Tikai vēl un vēl dodiet man vēl. 2 minūtes, tas ir baigi mazais laiks. Ir tā, ka gribās vēl? Atgriezīsieties? Jā, gribās vēl, ir tik forši, jo tas dod tādu enerģiju. Es īstenībā, ja es dzīvotu kaut kur tur netālu, braucot uz darbu, vienkārši tā kā iebrauktu, tu dabūji tādu enerģijas lādiņu un vienkārši malc tālāk uz darbu. Vienkārši ir ideāli. Tagad varētu maratonu noskriet. Ir tik daudz enerģijas un noteikti ir jābrauc vēl, noteikti jāmācās triki. Vienkārši perfekti. Es samācīšos kūliņus vairākus visādus sāniskos, tur pa labi, pa kreisi. Tad atbraukšu obligāti vēlreiz, lai varētu tur arī visu kaut ko pataisīt. Es labprāt arī atbrauktu vēlreiz, jo tiešām ļoti forši tāds adrenalīns un tagad tāda enerģijas pieplūdums, gribās skraidīt, skriet un atkal iet lidot. Jā, šī noteikti ir vieta, kur vajag atgriezties vēl un vēl. Šobrīd mēs dodamies uz Liepupi. Tur ir Liepupas mūža. Esmu dzirdējusi dažādus nostāstus, ka tur ir ļoti skaisti, bet vienmēr ir sanācis tikai braukt garām, jo tur netālu arī ir jūra, un tā kā tagad būs iespēja noskaidrot, kā tur īstenībā ir, kā tur izskatās. Es pieņemu, ka tā ir fotosesija, bet nekas tādu konkrēti nav pateikts. Es domāju, ka meitenēm noteikti ir pašām kaut kāda motivācija iekšā pēc tās uzvaras. Varbūt dažiem puišiem nepietiek motivācijas, bet Kristīna māk ļoti labi motivēt, un tā kā viss notiek, kā jānotiek. Nē, nav, tā nav. Mēs visi esam motivēti, un mēs esam pieauguši cilvēki. Mēs zinām, ko mēs ejam, un ja mēs parakstījām kaut kādas saistības šo pasākumu, mēs to ejam, to apzināti darām. Kā jau jaunā kolektīvā, mēs neesam tik ilgi kopā, lai mums kaut kādi iekšēji konflikti rastos. Varbūt, ja konkursi ietu gadu, ilgāk par gadu, tad jā, te būtu visādi konflikti, bet pašlaik visi ir draudzīgi. Ģimene atbalsta. Protams, kā jau teicu, es principā esmu ugunsdzēsējs. Strādāju ugunsdzēsībā, un manī tā mākslinieciskā puse diezgan tālu no manas ikdienas. Un līdz ar to ģimene arī atbalstīja. Tas ir jauns kaut kāds spēles lauciņš, kur pamēģināt savus spēkus, apgrozīties. Jā, tikai viennozīmīgi pozitīvi. Protams, tik aktīvi ne, bet es pēc savas profesijas esmu režisors un filmēju reklāmas. Un diezgan bieži mēs braucam vai tur taisam reportāžus. Tā kā, jā, man ir diezgan tāds arī, tāds māksliniecisks darba vieta, jā, un nav tā, ka es sežu ofisa. Bet, protams, nevar salīdzināt ar šito konkursu, jo tu katru dienu esi sabiedrība vai tu izej kaut kur un ļoti, ļoti daudz aktivitātes.
jā, mums ir kleitas no Kukult, kas ir viens no maniem mīļākajiem Latvijas dizaineriem. Un es tiešām biju ļoti priecīga, ka mums būs no viņas kleitas, un man ir ļoti smuka violeta kleita. Nav tāds kaut kāds spiediens, tagad būs fināls. Un mēs vienkārši draudzīgi ejam uz nodarbībām, sevi paši attīstam individuāli un arī kopā pavadām laiku forši, un tad tas tā savādāk. Nodarbības man noteikti patīk. Piemēram, svētdienās mums ir judo nodarbības, ļoti izglītojošas, gan no tā cīņu viedokļa, gan arī no drošības viedokļa. Piemēram, tur mums mācīja krišanas tehnikas, ziemā jebkurš var paslīdēt, nokrist, un tas noteikti noder. Ja godīgi par konkursu es nebiju, man vispār nebija nekāda iespaida vai pieredzes, jo tas man kaut kas pilnīgi jauns. Es uz ko tādu nekad nebiju parakstījies, un tā kā es neko daudz negaidīju, tad iespaidi ir ļoti labi, un, protams, es apmierināts, ka piedalos. Mēs šodien esam pilī, Liepupas mežā. Un mēs atpūšamies, kā arī savā veidā reklamējam varbūt arī par šo vietu. Mēs esam ļoti skaists apģērbs un pa lielam norādes dots, lai mēs atpūšamies. Jā, mēs esam visnoteikti ļoti draudzīgi un atsaucīgamies par to, tāpēc arī mums nav iekšējā konkurence, un tāpēc arī saku, ka no laika gala šis nav kā konkurss priekš mums, tas ir vairāk kā pieredzes tiešām uzņemšana. Tad tu domā, ka spieda? Nā, es arī pat nevēlos, lai viņi rastos. Ja arī viņi radīsies, tas noteikti nebūtu no manas puses, jo es esmu tas cilvēks, kas, man liekas, slapē to pusi. Es iemācījos ļoti daudz ko jaunu. Mums bija runas māksla, mums bija judo nodarbības, mums bija horeogrāfija, mums bija cigunu nodarbības. Līdz šīm es vispār nezināju, kas ir ciguns, bet jā, izrādījās, ka tā ir tāda tradicionāla ķīniešu medicīna. Bija ļoti interesantas nodarbības. Runas mākslā es varbūt pārvarēju savas bailes uzstāties lielu cilvēku priekšā. Es domāju, ka es turpināšu nodarboties ar sportu ļoti aktīvi, jo līdz šim dažreiz man patika paskriet, bet tas nebija tā intensīvi. Bet tagad es jau tik ļoti pieradu gandrīz vai katru dienu trenēties, ka es laikam arī turpināšu arī pēc konkursa. Jā, bija daudz ko dzirdējis par šo konkursu, bet šogad izskatās, ka jau pirmais gads viņam ir tāds, ka viņš ir jau atkal augšup kāpis un jau daudz kas interesantāks ir noticies. Un tagad pirmais gads, kā atsākas kaut kas tāds. Varbūt šis konkurss attīstīsies līdz tādai versijai, kā agrāk, kad varēja viņš notikt Ēģiptē vai vēl kaut kur. Es uzskatu, ka visiem tomēr ir motivācija uzvarēt, jo katrs var neteikt, ka viņš grib uzvarēt, bet katrs sev dvēselē grib tomēr uzvarēt, jo tas ir tiešām ļoti forši uzvarēt šajā konkursā. Šīs fantastiskās kleitas mēs dabūjam Kukultē veikalā. Ļoti skaistas kleitas, un arī mums viņas visām ļoti patīk. Viņas ir spilgtas, skaistas un tādas greznas. Ļoti piestāv šai mūžai. Smokingi man ļoti patīk, un tas nav pirmā reize, kad es uzvelku smokingus, un man ļoti, ļoti patīk. Es jūtos ļoti brīvi. Tā doma jau pamatā ir tāda, ka futbols Latvijā nav viens no tiem populārākajiem sportveidiem, tieši vietējais Latvijas čempionāta futbols. Un mums ir vēlēšanās viņu popularizēt. Tie cilvēki, kas par viņu zina, tie jau nāk. Bet atrast citus, lai atrastu cits, ir jādodas kaut kur citur. Un šis ir viens no veidiem, kur iet, jo es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēki, kas seko līdz šim modes biznesam, viņi par futbolu tik daudz nezina, kas, ko un kā. Un šādi viņiem ir iespēja uzzināt, ka mēs tādi esam, ko mēs darām, kāpēc. Nav tā, ka futbols sākās un beidzās ar spēli, tā, protams, ir centrālais notikums. Bet apkārt tam visam ir vesela virkne ar pasākumiem, kur tu var atnākt ar draugiem, ar ģimeni. Vismaz mēs cenšamies radīt cilvēkiem to iespēju, ka viņi drīkst palikt. Un ja tas ir piekdienas vakars, tu atpūties, tev nav jāskrien nekur tālāk, jāmeklē diskotēku, kur paliec, izbaudi mūziku spēlē. Ir pieejams gan ēdienu, gan dzērienu klāsts, gan vēl tās pašas izklaides. Visi futbolisti nāk, var aprunāties. Zini, kā citreiz tiem īstajiem faniem gribās kaut ko viņiem pateikt par to, kā viņi bijuši laukumā. Tad tev ir iespēja. Pasēdi, padzer alus kausiņu, sagaidi un arī viņam pasaka visu, ko tu pa viņu domā šodien. Kāpēc arī mēs nolēmām to konkursu turpināt, to, ko iesāka Inta Fogele? Jo ir prieks redzēt
pavisam jaunu meiteni vai puisi, kurš tikko pabeidzis skolu un grib kaut ko vairāk, kaut ko sasniegt, sevi pilnveidot, iemācīties pareizi runāt, iemācīties, kā sevi pasniegt publikas priekšā, kā arī pareizi uzvesties, pareizi krāsoties, ģērbties. Tas ir viss ļoti nozīmīgi ne tikai finālam, bet arī dzīvei kopumā. Tu atnāc, skaisti mati, skaista seja, skaista figūra, es uzvarēšu. Nē, ar to nepietiek. Skaistuma konkurss ir sakopojums visas tās labās īpašības, kas cilvēkam piemīt. Iekšējais skaistums, ārējais skaistums, kas tev ir galvā, tava attieksme, cik tu esi mērķtiecīgs. Un tas viss arī sastāda to kopumu, kas ved pie uzvaras.